Latvijas izlases 4. pretinieks pasaules čempionātā Čehijas izlase, ko man gribētos teikt, ka tā ir pēdējās 20 gadus labākā izlase pasaulē, ko liecina arī vienkārši statistika. 6 zelta medaļas, 1 sudraba, 4 bronzas medaļas, olimpiskais zelts, olimpiskā bronza. Čehijas izlasē ir ļoti daudz augsta līmeņa spēlētāji, 10 no KHL, 6 no NHL. Tajā pašā laikā šo čempionātu Čehija sākusi, teiksim, ne pārāk pārliecinoši, ko liecina arī fakts, ka turnīra tabulā šo spēli mēs sagaidām augstāk par Čehiem. Nu, labi, sākot ar to sākotnējo, ka 20 gadus labākā komanda, to var būt, varbūt arī nē, tad mums jāskatās visai statistikai cauri, jo kanādieši visu laiku ir tikuši, man liekas, pie medaļām gan vai visi 20 gadu laikā, bet, viena no labākajām pilnīgi noteikti, viena no top 3 komandām pilnīgi noteikti droši vien, un jāatzīst, ka tas nekas tāds baigi negaidīts, laikam nav, ka Čehi nespēlē varbūt tādā līmenī, kā tev gribētos vismaz. Ja. Patiesībā čempionātā Rīgā viņi izskatījās, man liekas, vēl švakāk sākotnē, un beigās viņi šajā čempionātā, man liekas, otrie palika. Ja. Tā kā, ar Čehiem ir tā, ka tur dažreiz neko nevar saprast. Bet runājot par mūsu spēli Čehiem, man gribētos teikt, ka Čehiem tomēr ir 10 spēlētāji no KHL, un mēs pret viņiem esam spēlējuši. Jā, viņi ir diezgan labi spēlētāji, bet mēs pret viņiem esam spēlējuši, mēs zinām, kādi viņi ir. Un būtībā lielākais mīnus varbūt šajā situācijā ir tas, ka mēs zaudējām mājas spēles, pārbaudas spēles viņiem. Bet tajā pašā laikā Čehija viena no tiem, ar ko mēs pēdējā laikā esam ļoti daudz spēlējuši. Pasaules čempionātās, pārbaudas spēlēs, olimpiskajās spēlēs pēdējās pat 2 reizes. Un tie rezultāti ir 2-5 smagākais zaudējums, bet ir 2-3 papildu laikā, 1-3, 3-4 šeit Rīgā. Mēs atcerēsimies varbūt arī to nākamo olimpiskajām spēlēm sāpīgāko zaudējumu, kas bija Sanktpēterburgā. Tā kā ar viņiem mēs vienmēr esam spēlējuši diezgan līdzīgi, un tas ir tāds pretinieks, kurš mums it kā varbūt parocīgs. Cik parocīgs, cik nē, jā, bet tas ir tāds pretinieks, no kura mums nevajadzētu baidīties, ka viņi mūs pārbrauks pāri, ka tāds tanks. Ar Čehiem vienmēr tiešām tās spēles ir saspringts. Jā, viņiem ir daudz labu meistaru, bet tomēr mēs, laikam, šis spēles stils, laikam, mums tiešām ir kā tu saki, varbūt mazliet parocīgāks nekā citi. Lai gan tiešām ar to vinnēšanu pret Čehiem nav bijis tā nekā īpaši labi, jo vienīgais, man liekas, ir 1-1 neizšķirts spēlējot pasaules čempionātā Rīgā. Čehijas izlasē ir arī, kā es minēju, vairāki NHL spēlētāji, Mihaleks Plekanets, arī Kreiča, kas mūs iemeta izšķirošo golu Vankūverā, ir Petrželeks, kas viens no labākajiem spēlētājiem KHL, ir Kašpers, kuru vienu brīdi pat Rīgas Dinamo gribēja. Kuri tavuprāt ir tie līderi, no kuriem vajadzētu īpaši piesargāties? Es domāju, no tiem, ko tu nosauc, vajadzētu piesargāties vajadzētu. Būtībā nevajag aizmirst ne par vienu no spēlētājiem, jo pasaules čempionātā mēs esam Latvija, viņi ir Čehija, un kā tu te minēji, viņiem ir tās daudzās medaļas pēdējo 20 gadu laikā, tā kā nav tā, ka kāds no mūsu spēlētājiem būtu it kā daudz labāks par Čehu, vai arī beigās otrādi. Mums ir tiešām daudz spēlētāji, kas KHL ir sasnieguši daudz labākus rezultātus statistikā nekā šie Čehu puiši, tā kā viņiem vajadzētu mēģināt baidīties no mums, nevis mums īpaši no viņiem. Turnīra tas grafiks ir tāds, ka mums šobrīd mēs spēlēt Čehiem sagaidām tādā labā ritmā. Jā. Spēle brīvdiena. Čehiem ir bijušas brīvdienas, kas dažreiz vienai otrai komandai radīs problēmas. Brīvdienas viņas mazliet šeit izsit no ritma, bet es domāju, ka mums tieši sanāks, ka uz šo spēli mēs būsim gan arī atjaunojušies, gan vēl tādā labā spēles sajūtā, jo tomēr, kā tu saki, ir pozitīva noskaņa, un Čehi nav tie spēcīgākie, viņi nav sākuši šo čempionātu labi, un man liekas, šī ir tā spēle, ka mēs varētu riktīgi aizķerties. No spēlētājiem, kas aizbraukuši uz Stokholmu, līdz šim laukumā nav ticis tikai Jučers.
Un daži saka, ka varbūt šī spēle ir tā, kurā, gandrīz vai vienīgā, kurā viņi varētu mēģināt izlaist laukumā. Es drīzāk domāju, ka šī spēle nav tā, ka viņu vajadzētu laist laukumā. Īpaši Masēļs nostāvējis uz 0 spēli. Masēļs ir vienmēr labi stāvējis pret Čehiem. Un es domāju, ka šī varētu būt tā spēle, ka viņu nevajadzētu laist laukumā, ka Masēļs ir iegājies arī tajā ritmā. Un, lai paliek viņš laukumā, varbūt lai Jušers spēle, teiksim, ar Zviedriem. Tad tā arī gaidām. Kā parasti saka, uzvarētāja sastāvu nemaina, un tādā pašā sastāvā gatavojamies arī spēlē pret Čehiem. Galvenais, lai rezultāts, kā tur to sastāvu vienalga.